tirgotājs Latrapas tehnikā. Šodien esam uz lauka ar Kokerlinga Rebel diskiem, 8 metru platumā. Mazliet pastāstīšu par tehnikas uzbūvi, no kā sastāv, no kādiem elementiem. Tad būtībā startā šeit ir divas disku rindas ar 51 cm diska diametriem, kuriem ir spirāla atspēres aizsardzība. Spirāla atspēre ir tieši paredzēta darbam vidēji smagās un smagās augsnēs, kas nodrošinās arī cietā mālā stingru dziļuma noturēšanu, diski nelēkās un noturēs vienmērīgu dziļumu. Tad aiz disku rindām ir novietotas šļūces, kurus ir iebīdītas pa vidu veltņiem, kas dod iespēju, ka veltņi nenosprūst, un arī šī dod iespēju vienmērīgi izlīdzināt lauka virsmu. Veltņi sastāv no no priekšējām veltņu rindas un aizmugurējās veltņu rindas, kas ir 530 mm STS Soil to Soil Kokerlinga veltņi, kuru konstrukcija ir veidota tieši no U-veida profila ar domu maksimāli ātri aizpildīties ar augsni, jo tā pamatdoma ir tāda, ka augsne šinīs veltņos strādā pret augsni. Tas dod iespēju to, ka nedilst metāla detaļas un augsne strādā pret augsni. Aiz dubultās veltņu rindas ir vēl novietots 13 mm diametrā ecēšu rinda, kas dod iespēju vienmērīgi izkliedēt augu atliekas pa lauku. Piemēram, ja ir bijušas kādas aizaugušākas, zaļainākas vietas, tas dod iespēju šīs nezāles vienmērīgi izlīdzināt un neveidot lielus augu atlieku kaudzes, kas pēc tam sagādās grūtības. Ecēšas ir iestatāmas arī 6 dažādos augstuma līmeņos un arī iespējams iestatīt, ka viņas ir brīvi kustīgas un pašas regulē, cik daudz augu atliekas sakrājais sevis. Vēl nemaz svarīgi var minēt, ka Kokerlinga tehnika ir būvēta ar domu kalpot maksimāli ilgi un pilnīgi visās vietās, kur ir kādas kustīgās detaļas, mēs redzam Kokerlinga patentēto lockpin sistēmu, kas dod iespēju tehnikai pie pareizas eksploatācijas saglabāt savas īpašības ļoti ilgus gadus. Pamatlieta ir tā, ka šī tapa neļauj izveidoties ovāliem caurumiem rāmja konstrukcijās. Tas nozīmē, ja kaut kur pēc ilgu gadu lietošanas ir novērojama brīvkustība, tas nozīmē, ka būs jāsamaina tikai bukse un tikai tapas viduscentrs. Un neveidosies situācija, ka nomainot jaunu tapu un buksi būs izdilis ovāls caurums rāmī un joprojām būs pamanāma brīvkustība. Vēl viena no lietām, ko var minēt, mašīnai ir pilnīga hidroliskā dziļuma regulācija. Mašīna balstās uz priekšējiem atbalsta riteņiem un uz aizmugurējiem veltņiem. Dziļuma regulācija notiek kā paralelograms kustībā pilnīgi uz augšu un pilnīgi uz leju. Vēl lieta, ko var noteikti pieminēt, ir šis Kokerlinga izmantotais risinājums, kas ir hubometrs. Tas dod iespēju redzēt, cik mašīna ir nostrādājusi, nobraukusi kilometrus, cik kilometrus pie zemes ir griezies priekšējais atbalsta ritenis. Un pēc noteikta koeficienta var ļoti viegli sarēķināt arī, cik hektārus mašīna ir nostrādājusi. Tas dod ļoti labu iespēju saimniekiem kontrolēt darbinieku apstrādātās platības maiņā, dienās, nedēļās. Un šis dod arī ļoti labu iespēju arī otrreizējā tirgū pārliecināties par mašīnas nolietojumu. Tas tā kopumā galvenajās tehnikas iezīmēs mēs esam apskatījuši šos diskus, un ja jums rodas kāda interese, noteikti griezieties pie sava reģiona tirdzniecības pārstāvja, un tad jau visu sarunāsiet tālāk. Paldies jums!